Vasaras vidū Tukumā jau 5. reizi notiks Rožu svētki. Tie norisināsies no 15. līdz 17. jūlijam, aicinot ik vienu izsapņot sapni par rozi. Tāpat kā ziedi uzsāk ziedēšanu ar pumpuru apvēršanos, arī pirmā svētku diena, 15. jūlijas, būs ieskaņas pasākumiem bagāta. Vakarā, kad darbdiena jau ir beigusies, ik viens būs aicināts uz Brīvības laukumu, kur taurēm skanot Tukumnodomes priekšsēdētājs atklās svētkus. Brīvības laukums piekdienas vakarā būs domāts romantiķiem, jo te skanēs koncerts Rozes pumpurs, kurā uzstāsies Nacionālā teātra aktieri Karina Tatārna un Mārcis Maņikovs kopā ar komponistu Valdu Zilveru. Lielais svētku atklāšanas koncerts notiks Durbes estrādē. To veidos 3 daļas. Pirmā būs apsveikums manai pilsētai, kurā uzstāsies tukumnieki, ievērojami aktieri un mūziķi, kas šeit dzimuši, dzīvojuši, vai arī tieši otrādi pārcēlušies uz Tukumu dzīvot, jo atraduši šo vietu par skaistu. Otrā daļa – Raimonda Paula zelta dziesmu lielkoncerts Laternu stundā ar Agnesi Rakovsku, Juri Jopi, Aiju Andrējevu un citiem mūziķiem. Savukārt trešā daļa būs ballīte kopā ar grupu Tumsa un Valteru Frīdenbergu. Svētku kulminācija būs sestdiena. Tās devīze – lai rozes plaukst. Tradicionāli diena aizsāksies Brīvības laukumā. Pilsētu un tās viesus modinās pūtēju orķestris Baltais. Centrālais notikums, protams, būs lielākā rožu vainaga veidošana. Tukuma rožu svētku patronēs ir dzejniece Tukuma goda pilsone Māra Sālīte, un viņa ir tā, kur pirmā ieliks pirmo rozi lielajā rožu vainagā. Arī vakarā, kad vainaga veidošana noslēgsies, viņa būs tā, kas ieliks pēdējo rozi. Savukārt visas dienas laikā Brīvības laukumā būs romantiskā gaisotne. Uz skatuves dziedās un spēlēs gan pazīstami, gan mazāk pazīstami mūziķi. Pašā pilsētas centrā darbosies Latvijas un ārzemju floristi, kuri strādās, lai izdēļotu pilsētas namu balkonus. Floristu darbi būs skatāmi arī kultūras namā, kur tiks izstādīti gan floristu individuālie darbi, gan arī svētku lielais kopdarbs Sapņu ķērājs. Īpašu pārsteigumu būs sagādājusi Japānas vēstniecība ar ikebanu izstādi Austrumu roze. Savukārt skvērā pie naudas strūklakas darbosies vietējo mairažotāju un amatnieku tirdziņš. Sestdiena solās būt pārsteigumiem pilna, tajā būs vēl daudz un dažādu aktivitāšu. Taču dienas noslēgums romantiķiem būs gaidāms pilsētas kultūras namā, kurā uzstāsies Māra Zālīte ar savu dzejas performanci. Bet Brīvības laukumā turpināsies muzikāls noskaņojums romantiskā gaisotnē. Vakar kulminācija, kas saucas Rožu pikniks, ieplānota Pauzeru pļavās, kur gaidām festivāla atmosfēru ar skaļāku mūziku. Te būs skatām arī retro auto un moto parādi, kā arī gaisā skatāms avio šovs Sveiciens rozei. Svētku pēdējā diena norisināsies mazliet nostalģiskā gaisotnē, jo svētki tā kā iet uz beigām. Diena sāksies ar dievkalpojumu Luterāņu baznīcā un turpināsies pilsētas parkā. Taču šķiet, ka lielākais un nozīmīgākais pasākums būs tradicionālais trakais nobrauciens Rožu vāģis, kurā var piedalīties ik viens, gan pilsētnieks, gan viesis. Tikai jāuzkontrolējas savs rožu vāģis un jāatrāda lielajā nobraucienā. Pēc lielā nobrauciena pie pilsētas parka ik viens varēs nofotografēties ar šiem trakajiem braucamrīkiem. Svētkus noslēgs brīnišķīgs koncerts Luterāņu baznīcā, kas saucas Nolasim kājas, kurā uzstāsies ģitārists Kaspars Zemītis un dziedātājs Daumans Kalniņš. Svētku izskaņā rozes sapni izsapņot aicināsim Argentīnas tango ritmos Brīvības laukumā, kur būs skatāmas arī fotogrāfijas, kas tapušas svētku laikā. Cik krāšņas un dažādas rozes būs rožu vainagā, tik skaisti un brīnišķīgi būs arī mūsu svētki. Aicinam uz rožu svētkiem Tukumā, uz Tukumu pēc smukuma.